Ja arī tev dārzā ir krūmēlenes un tu domā šajā pavasarī, kā tās pareizi apgriezt, lai rudenī būtu daudz ogas, tad skaties, apgriezīsim vienu krūmu kopā. Labs laiks mēleņu apgriešanai ir marts, aprīlis, arī vēl maija sākumā, svarīgi to būtu izdarīt līdz ziedēšanai. Un krūmēleņu krūmus parasti sāk veidot apmēram 4. 5. to augšanas gadā. Kā jau visiem krūmiem, ar ko mēs sākam, mēs vispirms pēc ziemas mēs apskatām, vai nav kādi aizlūzušie zari, vai nav kādi nosalušie zari. Tos uzreiz varam nogriezt. Protams, griezīsim ārā arī visus sīkos zariņus. Šeit es skatos, kur man uzreiz krīt acīs tāds nosalušais. Kā mēs zinām, ka zars ir nosalis, tātad šeit ir viņam melna šī te galotnīte, tātad tas ir nosalis. Šo te mēs nogriezīsim uzreiz nost. Kur vēl varbūt es redzu, kad man ir kaut kas pasalis, ir šeit nosalis. Nogriezīsim arī šeit. Pārsvarā jau tie ir pagājušā gada jaunie zari, kas mums ziemā ir mazliet apsaluši. Un šīs te nosalušās galotnītes mēs paņemam nost. Otrā lieta, kas ir svarīgi zināt, ka krūmmelenēm ogas veidojās uz šiem te mazajiem sānu zariņiem. Ja? Un te mēs redzam, ka šeit ir jaunie dzinumi spēcīgi, un uz šāda jauna taisna kāta nekādas ogas mums nebūs. Tāpēc svarīgi šos garos kātus ir īsināt. Principā viņus var griezt pat uz pusi, ja tie ir ļoti gari, bet svarīgi tā, lai tas iekļaujās vispār tajā kopējā krūma vainagā. Un tad arī šādā veidā mēs viņus īsinam nost. Ko tas dos? Tas dos to, ka labāk veidosies jaunie sānu zariņi, uz kuriem pēc tam būs ogas. Vēl kāpēc garos zarus ir vēlams apgriezt, jo pat ja šeit izveidosies jaunie sānu zariņi, tad ar ogu svaru zars lieksies pie zemes, visas ogas būs pa zemi, un tādas ogas tāpat neviens negribēs ēst. Bet šo arī mēs, teiksim, saīsināsim. Un trešā lieta, ko būtu būtiski izdarīt, ir pēc iespējas padarīt šo te krūma vainagu retāku, tā, lai visur smuki tiek klāt saulīte. Un jaunam krūmam vajadzētu atstāt kādus 4-5 pamata zarus kopumā. Tādam šim te jau vecākam krūmam, kādus 7-8 zarus. Vecie zari. Cik vecs ir vecais zars? Aptuveni 3 līdz 5 gadi. Tas jau priekš krūmmelenes skaitās vecs, noražojas zars. Ja es paskatos šim krūmam, es redzu šeit kādus 1, 2, 3, 4, 5 vecākus zarus. Bet tāpat laikā man uz tiem ir arī smuki sānu zariņi. Un vienā reizē es droši vien negribētu izņemt ārā visus šos te vecos zarus. Darīsim pakāpeniski. Piemēram, no šiem te 5 es šogad izņemtu ārā 2 un atstātu 3. Tātad varētu ņemt ārā šo, jo viņš ir tā kā uz krūma malu, un šeit, kad viņam būs rāža, viņš arī vairāk lieksies uz zemi un būs izgāzies. Attiecīgi šo es griezīšu nost. Varbūt ar šādām šķērēm man tas neizdosies. Es paņemšu lielākas šķēres un mēģināsim nogriezt šo te zaru. Viens lielais mums ir nost. Un tad man te viens ir, kas aug krūma vainaga vidū. Arī to es mēģināšu izgriezt ārā. Mēģinu arī netraumēt, kas ir apkārt.
arī šo. Nu, lūk. Un jau uzreiz mēs redzam, ka krūms ir retāks, un mums ir vieglāk arī jau uzreiz saprast, ko vēl šeit mēs varam izņemt ārā. Protams, ņemam arī ārā, kā jau sākumā minēju, visus mazos zariņus apgriezīsim. Teiksim, šāds te vājāks šeit pa vidu. Paņemsim šādus visus mazos ārā. Šādi izskatās mūsu saformētā krūmmellene. Atceramies vēl, ka mēslot sākam tikai tad, kad gaiss iesilst ap plus 15 grādiem dienā un arī naktī. Laistam šādai krūmmellenei vienā laistīšanas reizē vajadzētu uzliet vismaz 20 litrus ūdens. Nu ko, lai mums visiem šogad laba melleņu raža!